Jauna sezona, jauna mašīna, pa ziemu tiks uzbūvēts jauns golfiņš, motoriņš, kārba, viss tas pats vecais, bet, patīkamāk. Jūtam mašīnu tādu, kā saproties ar viņu. Pirms sezonas jau vispār bija mēķēts, tā kā varbūt iet 4x4 uz rallija krosu, bet pamēģinājām, braucām, bet tad šogad vēl palika pie krosa un rallija krosa tikai ar pirmajiem soļiem. Ar nākamgad tad vairāk skatīsies uz rallija krosu. Kross ir nežēlīgs. 1 gads un mašīna vairāk nekā nav. Rallija kross tomēr tāds saudzīgāks, bišķi patīkamāks liekas. Sāksim tepat varbūt ar Igauniju, ar Nezu, un tad skatīsies pēc rezultātiem, pēc pašu panākumiem. Pirmais starts, pirmā kvalifikācija, pirmā rinda. Startā mazliet pussekundu nogulēja. Ar spīķi mazliet pacīnījāmies, bet pirmajā līgumā aizgāja pa priekšu. Un tā arī viss noturēja. Riepas uzsildījās, un tad jau bija jau diezgan tālu viss pārējie. Foršs laiciņš, foršs rezultāts, sāk parādīties, viss kārtībā. Starts, jā, asfalts, taktika mazliet atkal savu, un viss sagājās. Kārtas saliekās šodien. Perfekts starts. Perfekts starts, tālāk viss jau aizgāja. Vēl labāk nemēdz būt. No otrās rindas uzreiz pirmajā tikt, līkumā pirmajam. Forši. Starts nesanāca, jo riepas, 6 gadi vecas, lietus riepas. Iegrieztas, līdz ar to nav konkrēti spējīgs. Mocos, bet pēc tam, kā tiek uz grunti, tā turās diezgan labi. Protams, ir otra grupa un tur spēcīgākas mašīnas. Šitā ir tikai nacionālā klase. Mēs tagad cīnāmies ar starptautisko klasi. Falšs starts. Dabūjām pasildīt visas riepas, panērozēt. Un tad ir otrais starts. Laikam 3. izgāju, bet tad atcīnīju uz 2. vietu. Sīvi turēju un nolūzu plaukts. Pēc manīm gonku beidzās. Tas jau bija kaut 3. aplī pēc bedres. Mēģināju stūrēt kaut ko, tad sapratu, ka nestūrējās. Bija jābrauc malā. Spēks kaulos ir, tehnika bišķīt jāuzlabo. Riepas te arī mazliet sliktāks bija, bet visa pozitīva. Rallija krosā āķis. Ar to arī turpināsim.